Vai tu zini, ko nozīmē personības traucējumi? Ja ne, tad šajā epizodē mēs tev izglītosim. Šodien šajā sarunā ar mani piedalās ārsts, psihiatrs, narkologs Jūlija Līdze. Čau, jau atkal. Čau. Prieks tev atkal redzēt sēdēt to blakus. Redz, šodien mums ir īpašs temats, daudz diskutējams, un tāpēc mēģināšu izmantot tevi, lai izglītotu viens otru. Saki, lūdzu, kur beidzas raksturs, temperaments un dzīves pieredze, un kur sākas personības traucējumi? Es gribētu teikt tā, ka ar temperamentu mēs piedzimstam. Tas ir tas, kas mums jau ir uzreiz, tas, kas mūs veido. Un pēc tam dzīves gaitā mums pakāpeniski veidojas raksturs. Un raksturs atkal neizveidojas vienas dienas laikā. To ietekmē audzināšana, ģimene kā tāda, kur mēs augam, arī mūsu apkārtne, ārpus arī ģimenes, mūsu izglītība, mūsu kaut kādas traumas, ar ko mēs saskaramies un kā mēs spējam no tā tikt ārā. Mūsu adaptācijas procesi attīstās un arī pielāgojas tam visam. Un tādējādi veidojas raksturs. Saki, vai cilvēks var būt ļoti sarežģīts, nepatīkams, kontrolējušs vai destruktīvs arī bez diagnozes? Jā, protams, jo nevienmēr, lai teiksim tā, mums tas cilvēks īsti nepatiktu, ir vajadzīga tieši konkrēta diagnoze tam otram cilvēkam. Cilvēki ir ļoti dažādi un var būt ne tikai personības traucējumi jau kā klīniskā diagnoze, bet mēs varam runāt par personības akcentuācijām, kad ir nepietiekams simptomu kopums, lai noteiktu konkrētu diagnozi personības traucējumi, vai arī vienkārši pat tās nav personības akcentuācijas, bet personības iezīmes, kas šim cilvēkam ir raksturīgas, jo mēs mēs nesastāvam no kaut kādas vienas personības iezīmes. Mums viņu ir daudz. Un citam nav kaut kas tāds izteikts, citam ir. Un citreiz tā, ja pieņemsim, kaut kas ir izteiktāks, bet īsti nesasniedz patoloģiju, tad jā, tad arī tādā gadījumā šīs cilvēks varbūt nevisai pieņemsim patīkams. Bet arī dažādos aspektos pieņemsim, cilvēks var būt vienkārši par taisnību, par par patiesību, par vēl kaut ko. Un tad arī it kā mums šāds cilvēks varētu nepatikt, jā, kas mums uzreiz acīs pateiks. Bet, šādiem cilvēkiem bieži vien viņiem ir piespiedu ārstēšana. Cilvēkiem, kuriem ir cīnās par patiesību, kuri ir savā diagnozē, un viņi spēc arī viņi izgājuši veikalā alkoholu plisus plauktus, tāpēc, lai viņš cīnās pret alkoholismu. Piemērs no Streņšas slimnīcas no pacienta. Es tomēr vērtētu pacienta teikto ļoti kritiski, un tomēr, teiksim tā saucamā tautā piespiedu ārstēšanā, jeb medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, ko izmanto psihiatrijā, viņu neizdomā tāpat vien. Tur vienmēr ir pamats, tur vienmēr ir ekspertīzes, kas nosaka vai pirmām kārtām diagnozes esamību un galvenokārt vai tā diagnoze ietekmē cilvēku darbības brīdī, ko viņš ir nodarījis. Es saku, lūdzu, kas ir galvenās pazīmes, ka personības iezīmes jau kļuvušas par problēmu? Atkārtošanās, ciešanās, attiecību sabrukums vai nespēja mainīt reakcijas? Kā jūs minējāt pašā sākumā, mums veidojas dzīves laikā raksturs. Un to veido dzīves pieredze, saskarsme ar citiem cilvēkiem. Un reizēm ir tā, ka tā dzīves pieredze, tās savstarpējas attiecības ar cilvēkiem dažādās situācijās mēdz atkārtoties. Un, ja mēs paskatāmies, ka ne tikai citreiz parasti to domā ar partneriem, jā, ka tur es izvēlos vienu un to pašu cilvēku vai cilvēku veidu un kāpēc man neiet attiecībās. Bet, ja skatās plašāk, bieži vien to redz arī, ka šāda veida attiecības atkārtojas daudz kur.
Un tas tomēr ir par mūsu raksturu, par mūsu traumām, tieši psiholoģiskām kaut kādām traumām, par mūsu attiecībām ģimenē, kas mūs izveidoja un attiecīgi, ko mēs tālāk dzīvē darām. Jo bieži vien mēs redzam, ka tie uzvedības paterni ir vieni un tie paši. Jā. Vai personības traucējumu gadījumā vairāk cieši pats cilvēks, kam ir šie vai apkārtējie? Vai tas ir 50-50? Tā ir ļoti individuāli. Es tā nevarētu pateikt, ka pusi uz pusi vai kā. Jo te ir ļoti svarīgi, cik lielā mērā cilvēks pats spēj izprast kaut ko. Ja, ja viņš to izprot, tad vai kaut kā reaģē uz to, jo ir iespēja saņemt palīdzības iespējas kaut kādas, ja, vai iet pēc palīdzības, vai kaut kā maina savu uzvedību, ja saprot, ka tā uzvedība nav normāla pret apkārtējiem. Biežāk, protams, savā darbā es redzu, to tumšāko pusi, kad cilvēks, protams, ka īsti neredz kaut kādas problēmas savā uzvedībā, un, protams, ka tādā gadījumā cieši apkārtēji. Okay. Kāpēc personības traucējumi visbiežāk kļūst redzami tieši tos attiecībās? Tā atkal ir jautājums par mūsu spējām adaptēties. Tomēr, ja mēs... bet tomēr es gribētu teikt, ja to redz tuvākās attiecības, tad tie ar lielāku varbūtību nebūs personības traucējumi. Tās var būt akcentuācijas vai kaut kādas īpatnības iezīmes tomēr. Okay. Ja mēs runātu par personības traucējumiem kā par diagnozi, tad to tā praktiski nav iespējams saturēt tikai līdz attiecībām. Parasti tas ir visur redzams, visās dzīves sfērās. Bet ja tas ir tuvāk, tad tās ir kaut kādas iezīmes tādas vai akcentuācijas. Un tad, protams, ka cilvēks saprot, kā viņš varētu uzvesties un kur viņš var un kādā veidā viņš var uzvesties, kas sekos tam, un tad, kad viņš ar otru ir ilgākās attiecībās, varbūt arī ir sapratne, ka tas otrs nekur neliksies, vai tieši otrādi, ka es beidzot varu parādīt sevi vai atklāties kaut kā. Vai arī lēnītiņām zūd tās bremzes, tad arī parādās tas pilnībā. Tad vēl par attiecībām. Vai var gadīties tā, ka cilvēks, kuram ir šie personības traucējumi, dzīvot attiecībās, viņiem nāk dubult izpratne, tad, kad viņam šis traucējumi tādā epizoda vai kaut ko teikt, un tad, kad viņš ir pie saprašanās, veselā saprāta, vai tur mēs dalīties tā viņa uztvere par cilvēku, par to ikdienas dzīvi, vai tieši attiecībās persona kā ar personības traucējumiem, vai nav tā, ka ieņem kaut kādu citu saprašanu rodās. Gan par partneri, gan to. Vai tas ir tāds aplams? Es teiktu, ka ar lielāku varbūtību, ka nē. Ja vienīgi mēs nerunājam par kaut ko minimālu, kur cilvēks ir ļoti augstu funkcionējošs, kas ļoti labi spēj sevi kontrolēt, un tad kaut kādā brīdī kaut kas parādās. Bet es teiktu, ka šādi gadījumi ir sastopami visai reti. Biežāk mēs to redzam, man liekas, ka filmās, ka cilvēks uzvedās kaut kā sabiedrībā un ģimenē absolūti savādāk. Okay, šo mēs varam tātad... Tomēr varētu redzēt, ja meklē kaut ko. Protams, var būt arī kaut kādi savādāki gadījumi, ja mēs runājam konkrēti par agresiju ģimenē, bet tad atkal te ir jautājums, vai tomēr tie ir personības traucējumi. Jo tur vardarbībai var sekot arī atkarība, vielu lietošana, jebkas. Jā. Kāpēc tuvība, kritika, atteikums vai pamestības sajūta dažiem cilvēkiem izraisa tik spēcīgas un destruktīvas reakcijas? Tas var būt saistīts galvenokārt ar pagātnes pieredzēm, ar kā formulējusies personība pati, kas noticis ģimenē, jo šī ir tāda atstumtības sajūta, kas ir
ļoti būtiski, viņi bieži vien mūs atgriež kaut kādā bērnībā, jā, kad mēs jūtamies nevajadzīgi un mūsu galvenais cilvēks, tur es nezinu, māte, nepievērš mums uzmanību, pieņemsim. Un tad, attiecīgi, tad, kad mēs saskaramies ar šādām emocijām vai situācijām dzīvē, to ļoti grūti izturēt. Un vēl jau vairāk, ja ir problēmas ar teiksim tā, to emociju pārstrādi, kas bieži vien ir raksturīgs arī pie personības traucējumiem. Šeit arī trūkst terapija droši vien. Šajā gadījumā cilvēkam viņam arī tas ir terapija nepieciešama tādā gadījumā. Viņš nav terapijas, tāpēc tas veidojas šis te. Jā, protams, pie personības traucējumiem pirmais, ko iesaka kā nemedikamentozo ārstēšanas pieeju, tā ir psihoterapija. Jā, un viena no tādiem veidiem rekomendēta tieši dialektiska behaviorālā terapija, kas sevi parādījusi kā vislabāko šādā veidā. Tas terapija ir vienīgais ceļš, lai būtu stabils ar šo pašu diagnozi. Cilvēks var kaut kādā veidā mainīt paradumus, dzīves stilu, bet tur nav terapeita klāt. Ne psihiatrs, ne psihoterapeita. Mainot tikai paradumus, nedomāju, ka sanāks pašam ļoti viegli, jā, vai vispār kaut kas sanāks. Ar lielāku varbūtību pirmais, kas ir vajadzīgs, tā ir psihoterapija, ja tomēr ir uzvedības traucējumi tādi, kas bojā ikdienu, kur veidojas konflikti, kur veidojas strīdi, kur parādās problēmas ar policiju, kur parādās lielāki konflikti sabiedrībā, kur visu laiku ir kaut kādas nepatikšanas, tad, protams, ka ir vajadzīgs vēl papildus psihiatrs un medikamenti ar lielāku varbūtību. Tīri uzvedības korekcija. Pastaiga mežā un skaists ieras Facebookā, ka ir labi, to pastaigas mežā. Tas pēc dieviem jau nepasargā. Tu kā speciālists, vai tu vari apgalvot, ka jebkurā gadījumā cilvēks, kuram ir šie traucējumi, kuram ir šie indikācijas, ja tā var teikt uz to, jā, uz šo ka viņam neatņemas atbildību apmeklē psihiatru, lai es izprastu. Vai cilvēks kaut kādā mērā, vai pasliktinās stāvoklis, nebūdams terapijā ar gadiem? Un tas attiecības cilvēkiem izpratne. Parasties pacientiem skaidroju tā, ka medikamenti un psihoterapija tas būtu tāds zelta standarts, kas palīdz vislabāk. Jā, man ir labi tā. Jā, citi ir vainīgi. Jā, tas viss ir tāpēc, ka, uzlika lāstu bez gada, aiziešu uz baznīcu, nokristīšos cauri. Būsim godīgi. Bez terapijas nekuru, ne? Skaisti vārdi. Jā, bet labi. Kamēr ir šāda veida domāšana, ka visi apkārtē ir vainīgi un man nekas nav vajadzīgs, tikmēr arī cilvēks netiks pie terapijas, jo neies vienkārši un arī, bet protams, ka nebūs nekādu uzlabojumu. Kur diagnoze? Tas ir kaifs tā dzīvot, runājot par šo, ja? Jo tā daļa no personības, jā. Okay. Kā atšķirt emocionālu cilvēku no cilvēka ar nopietnām emociju regulācijas grūtībām? Kur šis histēriķis ir? Kas ir kas, piemēram? Kā šķiet? Viens ir, ja mēs runājam jau tā kā par patoloģiju, un otrs vienkārši kaut kādas iezīmes, kas mūs raksturo, kas mūs veido. Ja man periodiski uzbrūk, tur kāds draugs, tuvinieks vai kas, vai veikalā kāds, un sāka šis izvirdums. Un salīdzinot tāpat laikā, ka es mājās sastrīdos ar mīļotību, tāpēc, ka trauka no manas gadi. Kur šķiet, kur teiksim, tikai agresija, vai arī kaut kā veidojās šie mazie kodieni? Kā šie te? Varbūt dažādi. Varbūt sākums ar kaut ko nelielu, jo pieņemsim, ja tur daļa ar personības traucējumiem ir raksturīga ar to, ka pārbauda pieņemsim robežas, jā, un tad var sākties ar kaut kādu mazumiņu. Cits varbūt būs ļoti labi adaptēts, un viņš sapratīs, kuram cilvēkam, ko viņš varēs pateikt, vai arī kur varētu būt tas izvirdums. Varbūt citreiz nerēķinoties ar situāciju. Vai arī sagaidām medus mēnesi, 3 mēnešu attiecībās, tā kā sagatavos, piešņorēts, kaut kā ir valdījies, izgāzis uz citiem, un te pēkšņi nāk. Un cilvēks domā, tas ir normāli, tāpēc, ka vai tā jau ir kaut kāda problēma, kur jādomā, tev ir pie psihiatra? Izdzīves, epizodis, kur šis kā tas cilvēks, patiesībā,
ka cilvēks ar personības traucējumiem spēja izveidot šo vidi attiecībās, kur nepamana, vai viņš nestāsta, ka būtu mums godīgs. Bet stāsta jau tad, kad ir viltīgi pieslīpēs, un tā viņš var ejam gaisā. Kad teikt, ko ir māksla, plusā personības manipulācija, kā niekaus diagnozi, bet vai to ir piezīmēt ar cilvēkam kā rakstura iezīmi? Ja mēs runājam par rakstura iezīmēm, tad var būt diezgan ilgi, jā, un taisnība varētu būt tāds medus mēnesis, kad, vai vairāki, kad viss ir kārtībā, jā, bet, atkārtošos vēlreiz, ja tā ir tomēr patoloģija, to diezgan grūti nesaredzēt, ja tās attiecības tiešām ir klātesošas, intensīvas, cilvēki runā viens ar otru, nevis tās attiecības var būt tikai formāls un tiekās. Kāds ir, pieņemsim, tas ir randiņā, piemēram, kafejnīca vai restorāns, un tur jūt, ka cilvēks kaut kas triggerēs, nezinu, viņš uzšauj viesmīlim, netīšām. Ko domā? Tas ir kā atšķirt mums, lai mēs viens otru pasargātu? Jā, attiecības ir klātesošas, tuvas, ja cilvēki velta viens otram laiku, nevis pavadēs, sēžot blakus vienkārši telefonos. Ja cilvēki tiekas diezgan bieži, ja cilvēki vēlas izzināt viens otru un izrāda ieinteresētību iekš tā, tad es teiktu, ka tomēr vajadzētu tos sarkanos karogus pamanīt, ka kaut kas nav īsti labi. Un varbūt pirmajā brīdī ir rozā brilles, ko mēs īsti nenovērtējam līdz galam, ko mēs redzam. Jā. Bet tomēr kaut kādā brīdī kritika pieslēdzās. Un būs kaut kādi gadījumi, kas mūs mulsinās, kur mums liksies kaut kas ne tā. Citreiz varbūt cilvēks nevarēs īsti pateikt konkrēti, kas nav tā, varbūt ir formāli, viss ir labi, jā, bet būs tā iekšēja sajūta, ka kaut kas nav labi, kaut kas mani neapmierina, kaut kas mani biedē. Tāpat arī es ieteiktu tomēr ieklausīties sevi arī tajos pirmajos randiņos, kā jūs jūtaties, īpaši sievietēm. Jā? Ja intuīcija kaut ko saka, varbūt, ka līdz galam nav tas, varbūt tomēr vajadzētu pārbaudīt to, kas tur īsti liekas nav tas. Jo parasti tas pirmais iespējas ir, es teiktu, diezgan pareizs, tāpēc, ka mēs cilvēku nepazīstam, tas ir kaut kas jauns, kaut kas svešs, līdz ar to, visa mūsu psihi ir tendēta uz tādu skenēšanu cilvēku. Jā, mēs ar muguras smadzenēm jūtam kaut ko. Jā, bet būsim godīgi, ja kurš cilvēks ar mentālu problēmu vai bez, mēs esam lieliski aktieri, lai sev labāk parādītu, lai noslēptu kaut ko. Bieži vien attiecības nesākas pirmā tikšanās ar to, ka hei, man ir traucējumi, hei, man ir bipolārie, un es eju sviestā, vai ne? Nē. Te tāda nevislīgā puse, piemēram, ka slēpjam un bail uzticēties, runāt, tāpat laikā pašām slinkums risināt, jo tā ir ok, tiks galā. Attiecībās ļoti svarīgi tas, ko tu teici, izzināt. Tas ir veselīgā puse. Ko darīt ar to stigmatizēto cilvēkiem, kurš skatās, ka otrs, viņi domā, ka it kā ir, nepalīdzēt neko. Pa lielam jau ok, dzīvo kā ir, tas tā pieņems. Tad, tieši par šo jautājumu, par šo attiecībām runājot, tad ko tu piedāvātu abiem? Kā risinājumu, lai otrs izprot? Tā pārterapija, psihiatra godīgi kaut kā veidot šo veselīgo pusi, jo mēs neveidojam ikdienā to. Mums ir pofīgi, mums neinteresē. Ko tu ieteiktu? Mīlestības. Ja mēs runājam tikai par personības traucējumu, tas būtu viens. Ja mēs runājam vispārīgi par visa veida psihiskiem traucējumiem, tad tas būtu ļoti plašs jēdziens, un tur jāskatās konkrēta situācija ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs no tā, ko šie abi cilvēki savās attiecībās sagaida, ko viņi vēlas, vai viņi vēlas būt kopā. Ja, ja vienam ir kaut kāda traucējuma un otram nē, tad ir jautājums, kas otram uzrunā tajā, jo kaut kā viņi viens otru taču tomēr atraduši. Jā, kaut kā viņš pacieši ar visu bez. Jā, un tad kā viņi redz nākotni, vai tas otrs, kam, pieņemsim, nav traucējumi, apzinās par to smagumu, par iespējamiem atkritieniem un tā. Bet, protams, ja abi ir noskaņoti uz attiecību dibināšanu,
tas ir atkarīgs tikai no viņiem. Savstarpējā sadarbība, cieņa, mīlestība, rūpes, atklātība. Jā. Protams, ka būtu labi psihoterapija, bet psihoterapija es rekomendētu gan tam otram cilvēkam, kam nav nekāda traucējuma, gan varbūt arī pārskatīt pāru terapiju, ja tā ir iespēja. Super. Paldies, jā. Tas ir ļoti būtiski, jo ļoti daudz attiecībās šis tieši būtu vajadzīgs, bet tā nav, tāpēc arī klājas grūtāk. Jā, tā kā es esmu cilvēks, kurš tic mīlestībai, kuram patīk, ka ir atklātība un runāt par mentālo veselību. Zinot to, ka es pats esmu tur, bipolāru traucējumu, depresiju un tā, man ir svarīgi, lai cilvēki vispār kā tādu saprot, kas ir mani attiecībās. Ar esmu bijis atklāts. Un es arī reiķinu to, ka, ja es kaut ko iegulēju, tad varētu būt arī problemātiski. Tas, ko tur runā par cilvēkiem, kam ir saprāts empātija, lai viens otru pieņemtu. Paldies, tas bija ļoti personīgs jautājums. Paldies tev. Kāpēc cilvēki bieži neredz savu destruktīvo uzvedību, uzvedības modeli, un, lai gan apkārtējie to redz ļoti skaidri? Kāpēc neredz? Tā ir tā derealizācija, tā ir tā kaut kādā... Nē, tas nav tā, ka... Šī ir kaut kādā mānija, kā bipolāri, vai kāpēc, teiksim, ja man ir šis es neredzu, bet tu sādi un skaties, un domā, what the fuck? Tāpēc, ka tam cilvēkam tā ir norma, priekš viņa. Tā ir viņa norma, ja pat arī apkārtēji saka, ka kaut kas nav labi. Cilvēkam ar personības traucējumiem ir grūtības izprast sevi līdz galam, izprast realitāti, izprast kaut kādas robežas, pieņemtās normas, kāpēc tas tā ir, vai kaut kādas savstarpējas attiecības cilvēku. Pie tam atkal citreiz ir vienkārši ļoti grūti pieņemt kritiku kā tādu. Protams, ko viegli, ir tīpaši, jā, bet vai šis cilvēks nedzīvo savā ziņā kaifā, ja nemeklē patiesību, vai tur arī narcis ir klāt, vai tur ir cietējs, vai tur vienkārši ir tāds, jūs esat dolbāni, man viss ok. Kā viņam izskrūvēt to skrūvīt, lai pielis, nav redzam. Viena individuālā skrūvīta, jā. Nav. Tā kā, diemžēl. Tad ko jūs psihiatrijā esat panākuši šo gadiem? Neko. Joks. Bet paldies, tas ir ļoti būtiski. Kā pieklavētam cilvēkam ar tām durtiņām smadzenēm? Vai tas ir paši vai tas ir lēns darbs, mudinājums pie psihiatrijas neiet vai kā? Tas ir būtiski, tas ir ģimenes darbs. Ja pats cilvēks nesaprot, tad kaut kā mēģināt viņu mudināt iet pie speciālista. Vai tas būtu psihoterapeits vai jau arī psihiatrs uzreiz atkarībā uz ko cilvēks gatavs, ar ko gatavs sadarboties, kam ir uzticība. Jā, kamēr cilvēks pats nepiekritīs tam, ka ir jāiet. Vismaz tīri formāli, ka labi, es aiziešu. Tikmēr nekāds process. Ja mani piespiež, bet vai es varu pats saprast, ja man ir šis tad tālāk jau ieslēdzās mūsu darbs. Vai mums izveidojas kontakts ar šo cilvēku, vai mēs spējam viņam parādīt un pastāstīt kaut ko tādu, pie kā viņš varētu pieķerties. Lai, ir cilvēki, kas arī ieklausās. Grūti. Vai arī varbūt ne uzreiz ir tādi, kas saka, pirmajā vizītē, man nekas nav vajadzīgs, bet pēc tam paiet, kaut kāds laiks neilgs, un pierakstās atkārtoti, ka es gribu tomēr kaut ko pamēģināt. Vai arī labi, vismaz pastāsti man par to psihoterapiju, kur es varētu iet meklēt. Iedot man vismaz kaut kādu informāciju. Tad es esmu gatavs ar kaut ko sākt. Labi. Kāpēc cilvēki atkārtoti nonāk vienos un tos pašos konfliktos, attiecību krīzes un dzīves scenārijos? Piemērs, ko tu minēji, attiecības, piemēram. No alkohola līdz alkoholiķim, no varmākas līdz varnākam. No tā, un tas viņi nonāk, tas tikai par attiecību, bet vispār nonāk, tas ir tāds apurties, ko sloks liekās. Ja? Tas ir ne tikai tie personības traucējumi, jo mums ir klasiski vispār pieņems, ka ko tur kaut meklēt jaunu, lai tas sitēs sit līdz galam labāk nav. Bet runājot par šo, kāpēc runāt atkārtoti vienos? Tāpēc, ka nav tā klikšķi nes izpratnes vai... Ir izpratne, bet ir kaut kāds iestrādājis uzvedības modelis, kas strādā, un cilvēks viņu nespēja mainīt, ja pat ar
kaut kur arī ir aizdomas, ka kaut kas nav labi, kaut kur es kļūdos, man kaut kas nepatīk, bet ir ļoti sarežģīti pieņemt to pirmām kārtām, ka es visu dzīvi darīju kaut ko ne tā, ja, ka visas manas izvēles bija kaut kādas ne tādas, un es esmu vainīga pie tā, jo tā ir mana izvēle. Grūti to izdarīt, vai ne? Tā pateikt uzreiz. Vispār būt atklātam pret sevi un uztaisīt savu mindfucking un tā tālāk. Tas tieši tā. Grūti, bet cilvēkam, kam ir ne tikai, teiksim, šī personības diagnoze vai arī kā bipolārajam, man, teiksim, arī kā bipolārajam bija jāsaprot, ka es visu foršu dzīvi ir labi, es neviens nezinu manis, bet ir lietas, kas ir lietas, jā. Un sākumā tas nav grūti, jo nesaprot, jo, teiksim, ir mani, es to visu vāru, tā ir realitāte, un tā kā nepieņem sākumā, bet kā tad aiziet līdz tam, lai es nekrītu, teiksim, no atkarības ceļu uz atvesļošanos, no tā uz šito, no terapijas un to. Tas atkārtojas, jau kurā dievums, bet šeit arī tie scenārijas ir, teiksim, papli. Tas ir raksturīgi šeit diagnozei? Jā, tas kopumā cilvēkiem raksturīgi. Neatkarīgi, pat arī bez diagnozēm, ja mēs jau tā runājam. Bet ir ļoti grūti tiešām nonākt pie tā, ka kaut kas ir jāmaina un tiešām ir jāmaina, jo ļoti ilgi cilvēks var dzīvot ar sajūtu, es zinu, man kaut kas ir jāmaina, bet es vēl neesmu gatava. Ne šodien, es to izdarīšu kaut kad. Un tad, kad tiešām cilvēks nonāk pie tā, ka labi, es gribu kaut ko mēģināt, vismaz mainīt, tad, protams, atkal tas ir diezgan sarežģīts ceļš, jo jāmaina visa domāšana praktiski. Bet tā nav vērti. Jā, protams. Ir šis dzīves scenārijs. Labi. Tad mans jautājums par narcisiem. Kā šķiet narcistiskas iezīmes no narcistiskas personības traucējuma? Narcis, tas ir ļoti traumējoši un ļoti intriģējoši. Narcis un šī diagnoze. Zinot to pieredzi, minēju iepriekš, ja mēs runājam par traucējumiem, tad tā ir patoloģija. Tā ir diagnoze. Tās ir krasas iezīmes, kas traucē dzīvot visiem apkārtējiem, kas traucē dzīvot pašam cilvēkam, kas nevar iekļauties sabiedrībā, kur... Es par narcisu, viņš var kādā brīdī, viņš pieslēdzās viņa, jo... personības traucējums un narcisms, tu kā eksperts, es nezinu, tas esmu muļķis, bet kā ir? Ir visai grūti, jo, ja mēs tomēr runājam par tādu patoloģiju, tad tiešām ir grūti. Jā, šis cilvēks var būt gan veiksmīgs, gan, augstā amatā, gan ar lielām zināšanām, bet atkal mēs runājam par to funkcionēšanas līmeni. Un diagnoze, ko mēs sākam. Cilvēks to spēj visu, tad kaut kādā veidā viņš arī spēj to visu menedžēt kopumā visu savu dzīvi. Tas dažādiem izdodas ļoti labi, tas ir ļoti cool, bet tad neiet, vai šis te, protams, dzīves kvalitāte viņam brīdī liekas, tad ne, bet kā tas var novest, narcis? Visi forši skaisti. Tas kā var novest narcisisku iezīmi smagā līmenī, es domāju. Zinot ar piemēru. Un šis te traucas par šī te diagnozi. Jo man liekas, divi kopā, tā ir tāda traģēdija nedaudz. Man liekas, vai viņas atdzīvot? Bez terapijas, tas kā ar terapiju labāk nāsim. Labi, bet atkal narcis, kas vienmēr ir, viņam vienmēr ir taisnība un viņš vislabāk zina. Un vislabākais, tad tas īsti neiet drusku ar psihoterapiju. Bet, protams, atkal te mēs runājam par cilvēka spēju iesaistīties un izprast kaut ko. Un to vēlmi. Saprast un izsināt. Jā. Tas ir ļoti skaisti. Nav iegāšanās par vienu, bet ir iespējas, cilvēki tomēr iet terapijā. Es domāju, ka šeit tomēr labāk pastāstīt psihoterapeiti, bet šādi cilvēki tomēr ir nedaudz vairāk tendēti uz sadarbību. Narcisi? Jā, kam ir izpratne, ka varbūt kaut ko varētu. Okay. Bet atkal citreiz šādi cilvēki atnāk, es teiktu, ka varbūt ne traucējumiem personības, bet tādām akcentuācijām, vai diezgan spilgtām iezīmēm, kur cilvēki atnāk, tā pārbaudīties. Saņemt izziņu, ka viss kārtībā. Negluži, bet tādu formālu izziņu, Es atnācu un apliecina, ka vai arī to, ko es daru savā dzīvē, viss ir pareizi un visi tie apkārtēji, kas man stāsta. Tur reliģiju čeku vajag taisīt, un tā, kad tu sēdi viņam pretī un saka, vai sīč, vai dāma,
Sit down, nebūs. Un tad, ja tā ir un tava kabineta ar to nainu sajūtu, ka nē, man nav tā baltā sorte, tā nav ņirgāšies, sākars nedaudz. Ieklausās? Tu izsniedz viņam to balto lapu un nevis balto lapu, tas rakā, bet... Nē, tā kā parasti konsultācija beidzās ar kaut kādu izrakstu, jā, bet, un ar rekomendācijām, bet mans mērķis ne jau to cilvēku kaut kā, es nezinu, iebiedēt, nosodīt un vēl kaut ko. Mans mērķis viņu atbalstīt, un kaut kā virzīt uz palīdzību. Vismaz uz kaut ko mēģināt konsultācijas laikā izprast, uz ko viņš tā kā būtu gatavs, kas viņu ieinteresētu. Tad mēs runājam par iespējām, ko darīt, kur ko meklēt, kur vērsties, kādas varētu būt iespējas, cik ātri, kādi rezultāti un vēl. Tā kā... Okay. Jo tik ļoti viennozīmīgi nevarētu pateikt. Es saprotu. Jā. Es saku, ka tas neizskar, kā mēs ar sarkasmu nedaudz nodarbojamies. Un tā tas svarīgi, jo ir lietas, kas lietas. Labi, par nācis nākojumu jautājumu neuzdošu, vēl nekurinātu. Kā robežu stāvokļa personības traucējumi izskatās bez stereotipiem, nevis kā drāma vai kāda cilvēka iekšējā realitāte? Robežu stāvokļa personība viennozīmīgi nav drāma. Tas ir... Tā ir tāda, ikdienas izdzīvošana. Jo ir jāmēģina kaut kā saprast sevi. Vēl jau vairāk jāmēģina saprast, kāpēc tie visi apkārtēji kaut ko no tevis grib. Jā. Plus nedrošības sajūta, nesaprašana, kas notiek, kāpēc tā vēlme visu laiku, pareizāk nespēja izjust robežas, un līdz ar to ir vēlme visu laiku viņas tā kā pārbaudīt. Ja es šo izdarīšu, vai mani pieņems un mīlēs, ja vēl drusciņas izdarīšu, mani tiešām pieņems, viss paliks tā pa vecam, un vēl drusciņu. Un tā ir tāda, ikdienas īstenībā cīņa par to, un šādiem pacientiem ir ļoti sarežģīti, jo viņi paši ir nelaimīgi, viņi bieži vien ar savu uzvedību dara nelaimīgus savus tuviniekus. Ar robežu stāvokļa personībām ir ļoti liels risks uz atkarībām, jo grūti sevi izturēt, grūti apkārtni izturēt, un tad vieglāk paņemt kaut ko, kas tomēr to prātu aprēbina, un lai būtu kaut drusku vieglāk. Un bieži vien, kad šie cilvēki nonāk līdz kaut kādas palīdzības, viņiem jau veidojas vairākas problēmas, ka tur jau pievienojas arī atkarības. Sapratu. Kā atšķirt cilvēku, kurš patiesi cieši no situācijas, kur ciešanas tiek izmantotas manipulācijā vai kontrolē? Ir, teiksim tāds primārs labums, kur cilvēks saprot, ka es tā kā ciešu, un man kaut kas no tā ir, varbūt ne pats labākais, bet tomēr. Un ir tāds sekundārs, kurš varbūt cilvēks līdz galam par to neapzinās, bet tas ir kaut kur dziļi iekšā. Bet tas atkal mūs atgriež uz kaut kādiem uzvedības modeļiem, pēc kuriem mēs dzīvojam. Un kāpēc mēs tā darām? Tas nāk atkal no tā, kā mēs esam izveidojušies, kā personība, kāds mums ir raksturs, kāpēc mēs rēģējam tā vai šitā, vai kāpēc mēs tiecamies pēc kaut kā. Jā. Vai diagnoze var kļūt par attaisnojumu sliktai, vardarbīgai un destruktīvai uzvedībai? Es gribētu pateikt, ka tā nevajadzētu būt, bet atkal vienmēr ir medicīnā bet. Atkarībā par kādu situāciju mēs runājam, par kādām diagnozēm mēs runājam. Ja mēs runājam par diagnozēm, kur pacients tajā brīdī nevada sevi, nespēja atbildēt par savu rīcību, nespēja rēķināties ar kaut kādām sekām, tad, ko mēs minējām iepriekš, tad tas var būt attaisnojums. Negluži attaisnojums, bet tas var būt tīri tāds juridisks moments, kur tomēr kur nosaka to slimību, to uzvedību, ne jau pats cilvēks. Bet tas atkal nekādā veidā nenoņem to atbildību no tā cilvēka. Bet ja cilvēks, protams, kā apzinās un mēģina kaut kādu diagnozi izmantot kā tādu attaisnojumu savai uzvedību, tas tā kā nebūtu pareizi, un arī apkārtējiem nevajadzētu tam piekrist. Vai šis tās pašrības traucējumiem var būt vienlaikus gan cietējs, gan tas, kurš ievaino citus?
Jā, varbūt. Tas normāli, ne? Šā gadījumā. Nu, var būt ļoti dažādi, jā, jo, kā es minēju iepriekš, cilvēki gan ar tiem pašiem robežstāvokļa personības traucējumiem jūtās arī pats īstenībā dziļi nelaimīgs. Kā tuviniekam saglabāt līdzjūtību, bet vienlaikus nepazaudēt savas robežas? Jāsāk ar to, ka tiešām jābūt līdzi, jājūt līdzi, jābūt blakus, bet jāsniedz tā palīdzība, kuru lūdz, bet nevis tā, ka mūsu tuvinieki bieži vien grib mūsu dzīves pārņemt. Tur tad arī veidojas tā problēma, jo tur uzreiz, īpaši ņemot vērā personības traucējumus, veidojas protests, gan iekšējais, gan ārējais, veidojas konflikti, nesaskaņas, un tad visi ir neapmierināti. Bet tā ir tikai normāla reakcija uz kaut ko, ko mēģina uzspiest. Vienalga mums, jebkuram gribētu kaut ko uzspiest, es domāju, ka mēs būtu pret to. Vai personības šos traucējumus var ārstēt, teiksim, un papildus dažādas citas terapijas, ne tikai psihiatrija un medikamenti, vai kopumā šis ārstēšanas ceļš, sākums, un vai tur var reāli pateikt, ka varbūt remisija stāvoklis varbūt stabils, ka, teiksim, šis terapijas ir vērtīgas, un es esmu tās, kā tas esmu, un ka terapija nenozīmē vienas dienas darbu. Protams, ka terapija nenozīmē vienas dienas darbu, un, ja mēs runājam par personības traucējumiem, tad bieži vien šādiem cilvēkiem ir pa maz pacietības. Viņiem nepietiek nogaidīt to visu laiku, ja ārstēšanas gribās kaut kādu efektu uzreiz, un ja nesanāk, tad ir vilšanās sajūta, ir terapijas devalvēšana, kas arī ir normāli, un pie šādiem traucējumiem, kas tā notiek, un tad attiecīgi kaut kāda sabotāža terapijas vai ārstēšanas sabotāža, un tad atkal pateikt, ka nekas man nelīdz. Bet kopumā, protams, ka ir iespējama ārstēšana, ilgstoša psihoterapija, bet atkal pateikt tā, ka šis cilvēks kļuvis savādāks, tā gluži es neteiktu, un pavēlti to sauc arī par personības traucējumu. Personība tas ir tas, kas mēs esam. Mēs vienīgais varam palīdzēt sev sadzīvot ar to, teiksim, tā menedžēt savu uzvedību, kontrolēt savu uzvedību, kontrolēt savus nekontrolēt, bet pārdzīvot un sadzīvot ar saviem iekšējiem pārdzīvojumiem. Sajust, ka tuvojās brīdis. Cilvēks eksplodēs, ja kaut kas notiks, kaut kādā uznāks viņam fāzē, vai var iemācīties kontrolēt? Just šo te ka kaut kas, teiksim, tojās, slikts periods vai kas. Vai viņš var kontrolēt vai var kontrolēt šo te savas slimības izpausmes, just un novērst kaut kādus, vai kā? Ja mēs runājam par patoloģiju, tad tur tiešām ir vajadzīga ilgstoša psihoterapija. Tad mēs varētu par kaut ko runāt, bet tas katrai diagnozei individuāli un katram individam individuāli. Ko tu nodod ikvienam, noslēdzot šo te sarunu par šo tematu? Ko tu ieteiktu ikvienam, kuram vai tuvinieka kādam aizdomas, vai pašam liekas, ka kaut kas varbūt, kā viņam saprast un kā varētu motivēt? Ko cilvēks sagaida, ko viņš var sagaidīt, un viņš var pēc tevis, piemēram, iedrošināt, kas būtu tas tavs, nāc, jo risinājums ir. Ja ir kaut kādi jautājumi pašam pret sevi, tad acīm redzot ir kaut kāda problēma. Un tas ir pamats aizdomāties, un varbūt arī apsvert kaut kādu konsultāciju. Jo tad arī konsultācijas laikā var izrunāt, ko darīt, vai ir tā problēma, vai viņa tuvojas, vai teiksim, tā, viņa nav tik ļoti izteikta, ko varētu darīt, kādas ir palīdzības iespējas, vai ir kaut kāda nogaidoša taktika, vai mēs tagad jau metamies medikamentozā ārstēšanā.
vai nu mēs kaut ko kombinēti mēģinām un tā. Īsāk sakot, palīdzība ir pieejama, uzlabot savu mentālo veselību ir iespējams, pārmaiņas ir reāls, dzīve var būt skaistāka, dzīve tā ir skaista. Un mēs, kāda diagnoze mums katram būtu, ir jāsāk izziņas ceļš. Kaut kas liekas, ka kaut kas traucē. Gan no pieredzes, gan bipolārais sākuma, gan vispār. Paldies, Julija. Paldies. Par šo sarunu. Paldies.